Labrīt, tikko atbraucu uz darbiņu. Kas vēl būtu skaistāks par šo? Viss tik mierīgs un maigs, nemaz negribas sākt trokšņot. Darbam gatavs. Šis ir viens no tiem jauniem debīliem rajoniem, kur nekādi klāt netiek. Parkings ir tikai privātajiem, un ja tev kaut ko vajag atvest, tas sūkā īkšķi. Kur šitā vecā māja oriģinālā, un visas tās jaunās brūnās mājas, tas ir zemes gabals vecais. Viņi paņem tās vecas muižas mājas, visu pa kārtu. Ņem un apbūve. Sadala sīkos pleķīšos, apbūve parkingi tikai ārpusē. Un nedod Dievs tev jāpiegādā mēbeles, vai tu esi kaut kas jāuzbūvē klāt, vai remonts jātais. Pat nevar piebraukt un izlādēt materiālus. Visi tik šaušanas saspiests. Nezinu, bet viņiem tā patīk dzīvot, nu, lai jau viņi dzīvo, tā ir viņa problēma. Kad kurš tas jūs ievedis iekšā, parādās, kā izskatās. It kā klienti saskaņos, bet, nu, tā ir viņas māja. Yes, I'm back. Nu, šitas viss. Iedevu tur iekšā. Vietiņa superīga. Un kā jums šitas skats patīk? Šis ir kādreiz bijusi bagāta māja. Šitā viss zem. Īstenībā, ja tā skatās, tā virzienā tie 4 koki ir mans darbs, kur atroda. Šis viss ir rezervāts, tā kā te pašalēt neko necel. Tāda ir man mazā standarta darbietiņa. Tāpēc, ka mēs visi piezāģē precīzi, vienmēr jāzāģē uz vietas, nevar neko atmērīt un izdarīt, jo mājas ir tāds, kāds viņas ir. Un pat jaunie projekti izskatās visbaigi smuki, kamēr tu nesāc skatīties detaļās. Ne tu redzi. Kāds foršs cilvēks pat nav nošpaktelējis, tā arī viss uz ātro samests, un te nav brīnums, ka cilvēks ūdas. Viņi ir pieraduši pie šitās kvalitātes, bet mēs cenšos to visu citā līmenī dabūt. Šī jauna māja, kur nesen ievākušies, un jau ir šitāda prikala. Nē, iekšā dzīvot ir normāli, kamēr tev nevajag kaut ko specifisku uztaisīt. Tā jau izskatās labi. Inčīgi. Norvēģi testē savu brīdināšanas sistēmu. Man liekas, ka bija jābūt vakar, bet nu labi. Te vēl nāks spoguls, tā būs bišķiņ foršāk, bet nu... Tur būs vīns, tur būs spoguls, kafijas automāts. Tas gaismiņas baig švak, kā redzēt ar šito kameru, bet nu nekas. Tu ideju jūs saproti. Nu, ņemot vērā viņu vispārējā kvalitāti, diezgan labi vēl jāizdomā, ko mums ar šito spraugu darīt. Griezti nenormāli izmetušies. Tas aizpagājuši gadu uztaisīt. Tur kvalitāti, baigi sakot, interesanti. Tā ir, ja viss valsts strādā pa stundām, tad ātrums ir svarīgs, kvalitāte tā sekundāra. Skatās pabeigts tusiņu stūri, tāpēc, ka šis ir 3. stāvs. Tik labs skats tāda. Ritīgi forši. Te viss Tonsbergu redzēt. Mazie Norvēģi dzīvoklīši. Un te kaut ko vienkārši no lamināti. Maksimizēja telpiņu. O, tāda visādi. Un te vēl spoguls. No šitās puses viņiem virtuvē ir bišķiņu vietu pietrūka. Mēs izgriez burtiski sienai caurumu. Un tas ir tagad koridorā iekšā, bet viņiem ir daudz vairāk vieta. Lai gan šis ir 3. stāvs, bet
Paskatās, cik forši terasīt. Vienkārši ideāli. Tā viņiem sanāk, ka būvē pie kalna, tad kādam ir pirmais stāvs, kādam ir trešais stāvs. Patīk, 2 stāvu apakšā vēl. Un šis ir pirmais stāvs. Viņam sanāk, ka tur aizmugures daļa ir līdz pat 3. stāvam augšā. Ar Norvēģu mājām runājot, 90% no jaunajiem projektiem visiem ir parkings ar ko apakšā iekšā. Un tie tu kā servis bīls atbrauc un servis auto. Tā šitai paveidzies, te attaisam, bet ļoti bieži tā kā burtiski nav kur mašīnu atstāt. Ja tu ir kaut kāds galdnieks, celtnieks vai rorlegers, tad... Čau visiem! Jūs man prasīs, kāpēc es uz šito veco lēto lieku virsū lētos biltems reliņus? Atbildi pavisam vienkārši. Man vajag vairāk naudu. Viss prikols slēpjas faktā, ka Norvēģija to var oficiāli piepelnīties. Te ir bez nodokļiem tu var gadā nopelnīt 6000 kronas. Nu, lētais brīnums uzlikt. Tādā nesliktā vietā viņiem vasaras mājiņa, ne? Bet Norvēģijā tas ir baigi skaisti sakārtots, jo jebkurš cilvēks var gadā līdz 6000 nopelnīt oficiālu naudiņu, nemaksājot ne gramu nodokļus. Līdz 6000 tu var gadā oficiāli pelnīt vispār nepamirkšinot. Protams, teorētiski tev tos visi jāuzrāda. Skatetāteņi, jeb nodokļu deklarācija, ka tu iesniedzi. Bet ļoti daudz uz to spekulē, jo ja arī kāds pieķer, vai kāds ir kaut kā ne tā izdarījis un jūs noķer, tad vienkārši tur, sorry, es nezināju, vai es tur aizmirsu deklarēt un tam līdzīgi, bet tas ir cits stāsts. Lejā būs links, tur jūs varēs iet un paši izlasīt to visu, jo, kā es saku, nevajag ticēt youtuberiem. Paši pārliecinās un tikai tā kaut ko dara, nevis viena tante teica. Ko es gribēju pateikt, ka viņiem tā sistēma ir sakārtot, un tas ir tik forši. Tev tikai jāiegooglē, vai ne? Ļoti reti, kad kādam vispār ir cash kā tāds. Te nevienam kontants vairāk nav, tāpēc viss, kas notiek, viss tāpat aizvipsē, vai ne? Bet arī vienkārši vipsā tur pasaka, lai pierakst, ka, paldies, ka pārdev televizoru vēl kaut ko, vai ne? Un tev neviens tur īsti nepiesiesies. Ja nu vienīgi tu uz kādu baigo grābeklu uzkāpst. Bet ja tu uzrausies uz skatetāteni, tad mamaņīgai ruj tev visus kontus pārbaudīs, visu tev tur. Karoči, konkrēti izšmonēs, jo viņiem kā baigā birokrātija viss notiek lēnām, bet neizbēgam. Būt, ka tur 5-6 mēneši, tev vienreiz atnāk no skatetāteni kaut kāds jautājums, tu tur ķipa kaut ko atbild, kaut ko neatbild un klusums. Un pēc pusgadu uzreiz atnāk, hopsī, jums ir jāsamaksā tig un tig. Tātad šitā lapa oriģināli ir norvēģu valodā, bet, protams, Google Tulks vienmēr palīdz. Var šitā izlasīt, ja jūs nesaprot, paņem paši atver pārtulko latviski. Pamatideja tāda, ka ar maziem darbiem var piepelnīties līdz 6000 kronām no privātu personām var saņemt līdz 6000 kronu nemaksājot nodokļus. Nākamais slieksnis ir no 6000 līdz 60 000. Un tad jau jāsazinās ar skatetāteni, lai saprastu, cik daudz iemaksā, un pār pa 60 000 pa lielam tas jau sanāk, ka tu esi individuālis uzņēmējs. Griežam šito un piemēr pēc bērnu pieskatīšana, mājas darbiem palīdzēt, pastaidzināt suni, tīrīt, uzrakt dārzu, un vienalga, visai mazie foršie darbiņi. Bet ja mēs iet skatetāteni mājaslapā, kas ir oficiāli valdības, vai ne? Tad tur ir rakstīts, ja tu dari daudz mazus darbiņus, bet no daudziem šitiem darba devējiem, tas jau var tikt uzskatīts par biznesa aktivitāti. Reāli vai no šito te izvairīties,
šī tā saucamā pelēkā zona. Lai no šito izvairīties, daudz ņem vienkārši kešā, skaidra nauda, vai ne? Ja jūs noķers, jums par to draudēt tā kā izvairīšanās no nodokļiem un reāls problēmas, bet realitātē jums ir diezgan ienogrēkojas, lai jūs pieķertu. Jums šis ir nākamais kadrs, man šitā ir nedēļas nogala. Tāpat rītīgi smuki. Tā ir Melsomīgas pludmale, mēs tur brauc peldēties. Kā vienīgais zvejas trauls pa visu šito ostu. Tas notiek kā visām vecām rūpnīcām Norvēģijā. Rūpniecība pārceļas kaut kur uz Ķīnu. Te būs kārtējais masīvs ar jaunajām ēkām, kas ir sabūvēts daudz pa daudz kopā. Tas būs foršs rajonam, tā ir baiga attīstība, bet no otras puses sakal, kur tā rūpniecība. Un te ir tāda forša maz mājiņa, kur man ir šīs dienas mazais darbiņš. Laņķis nekāds, principā visu ūdens stāv te. Un šis galvenais ir nesen taisīts salīdzinoši kaut kādu 2-3 gadu atpakaļ. Normāli parodz, ne? Kurš viņu tā izdomājis taisīt? Nezinu. Gribētu man redzēt to meistaru acīs. Ir tik normāli, ne? Un tagad man būs problēma. Atrāda kaut ko lētāt polu, kas te huļi-muļi satājas. No sākuma izskatās ok. Un tagad viņai materiālo zem bija 7,5 000. Plus vēl mans darbs UTT. Kaut kā šitā nāksies man izzāģēt visu ārā. Kaut kādas daļas būs jāieliek iekšā. Es nesaprotu. No ārpus visi diezgan nepareizi un diezgan stipri dīvaini uztaisīts. Bet iekšā izskatās, ka visi vēja plēves, visas barjeras ir tā, ka vajag. Kāds cits to ir pabeidzis, iekšā taisīja profiņu un ārā kaut kādu dīvainīšu, nezinu. Katrā ziņā man ar to problēmu jātiek galā, grozies kā grib. Un nācās nopirkt vēl materiāls. Un atvilkt otro zāģi un tā tālāk. Parastā problēma vecam mājām, tu nekad nezini, uz ko tu paraksties, kamēr tu nav sācis viņu jaukt ārā. Tikai tad tu īstenībā ieraudzis, cik daudz darbs tur ir. Un ļoti daudz cilvēku to nesaprot, un tāpēc viņi domā, ka puses no galdniekiem ir tāda diezgan skemi, katrau vaļā, un tad tikai cena parādās, bet, kā tu uzzinās. Tikai tagad, kad tu noņēmis to dēlu, tad tu ieraudzis, kā tās iepriekšējais nabadzis ir būvējis, un tad tikai arī tu sapratīs, cik tas viss īstenībā būs sarežģīti vai nebūs. 2 vanbreti pabeigti. Es nesaku, ka perfekti varētu būt vēl labāk, bet tad ir baigi daudz jāpārtājas, tas neatmaksājies. Te var redzēt, kur iepriekšējā palodze bija. Viņi bija sliktā leņķī un visu ūdens, kas bija, tas palika pat cik šitas fugemasa, kā viņš saucās. Silikons vai līme, vai kas viņiem te bija, un tas bija sasprēgais, un tā visu ūdens gāja te iekšā un apakšā. Te jau reku bija melns sācis palikt. Un vēl ir 8 tādu variantu. Tagad šita izņēma ārā, te jau reku sēna bija sākos parādīties. Tā kā, jā, skopais maksā 2 reizes. Tas ir pierādījies 1000 reizi, un šī ir viena no tām. Šitai vietā strādāt, tad ir vienkārši bauda. Neviens tev netraucē, nav nekāda darbīgā iela. Tepat pārī Melsomīgas pludmale, kur mēs parasti braucam bērniem peldēties. Šitas te pārsteigums man izīrēja tai firmai, kur šefam pieder šitā barža. Es nezinu, kas pontons, kas ir šis? Jā, pontons varētu būt. Tagad viņš ir šitā te un viņš izīrē to saunu. Tie, kas grib, tie tur samaksāt naudiņu un braukt peldēties un pat taisno jūrā iekšā. Fjordā. Bet prikols ir, ka viņam pieder tas vecais Volkswagen, tas busiņš, kas ir skaitās. Tagad Krafters pirmais, tas, kas hippie auto ritīgākais. Viņš kaut gadu vai 2 gadus apakaļ bija uzdzins viņu uz tās pontona un kuģoja apkārt. Tāds reāli, tāds nebija bijis, tur visi cilvēki fočēja un filmēja. Tas baigi labi izskatījās. Domāju, es šodien pabeigšu, bet te ir bišķi vairāk darba, nekā es biju ieplānojis. Es vēl nezinu, pa kuru laiku es samontēs video, jo rīt tā kā vajadzētu kaut ko augšu pielādēt atkal, bet man ir ļoti daudz darba. Bija plānots uzstādīt 9, izdevās 4. Pirmās dienās vienmēr tā ir. It sevišķi šitādās vietās, kur ir tādi nestandarta risinājumi, jo īsti pēc
noteikumiem un standartiem tas nav. Bet te arī, šitais vecās mājas vienmēr ir kaut kas tāds pa vidam. Es daru visu pēc labākās sirdsapziņas, un tas jebkurā gadījumā ir reizes 10 labāk nekā bija pirms tam, tāpēc, ka pirms tam tas viss jau bija nolēmts ātrai nāvei, pūšanai un jau bija šur tur sēnīt iemetusies. Šis nav super pareizais variants, te atnāk normāls taksmans, viņš man izdrās tā kā mazo ēst, bet tajā pašā laikā tas ir vispareizākais, kas vien šitām mājām jebkad ir bijis izdarīts. Un labāk varianti īpaši neizgudros. Es 4-5 gadu atpakaļ strādāju pie lēšiem, un mēs tur vienai skolotājai palīdzēja māju saremontēt bišķiņu. Viņai ārā bija nopujuši dēlīši, un tie tur bišķiņi kaut kādiem izgriezumiem un tādiem brīnumiem. Pēc kaut kādu gadu viņi man zvanīja. Tu zini, tu mums to māju palīdzēja sataisīt. Es saku, es zinu, bet es ar tiem lietojušiem var nestrādā kopā. Es saku, nekas, man nevajag lēšus, man vajag tevi. Tā arī es aizbraucu un, vismaz 3 gadu katru vasaru. Un tad viņai vajag visu kaut ko, palīdzēt. Tad tur ir kaut kāds žoks nopuistī, kaut kādu tur reliņi jāuzliek, tad atkal tur ir janosilikone, tad viņa vannas istabu izremonte, vēl kaut ko. Tādi mazie darbiņi uz pāris dienām, bet tie kā reiz baigi labie, tāpēc, ka tu vari paprasīt arī normālu ciparu, jo tu tāpat pa sestdienām, sētdienām tur iet strādāt. Tas viss paiet apakšā zem to, ka tev nav jāmaksā nodokļi. Un tu par to visu likumīgo darīt, viņi tev visu var atskaitīt, pārvipsēt vienalga. Īstenībā tas ir diezgan labs piepelnīšanās veids, tāpēc, ka viņas ir priecīgas par to, ka viņām ir izlabots, viņām viss ir uztaisīts. Tā kā konkrēti šitai gadījumā viņi jau kaut kad bija samaksājusi tam čalim tas, kas uztaisīja viss tik šķību un grejs. Un tāpēc viņi ir priecīgi, ka es vienkārši jau varu daudz maz pareizi visu pārtaisīt. Viņi jau man piedāvāja tagad jau nākamo objektu. Ja tu kaut kādu minimālu atpazīstamību uzbūvē, tad tev tie klienti jau lēnā garā sarodas aizvien vairāk. Lielāko daļu, kamēr es te strādāju, es esmu bijis snekers, jeb latviešu izpratnē tas būtu namdars, celtnieks, kaut kas tāds pa vidu. Tāpēc, ka viņiem ir nenormāli daudz koku mājiņas, viņiem tur bezmaz 90% no visām mājām ir koku būdeles. Un salīdzinoši ar tādiem pāris pamatinstrumentiem tu vari izdarīt tur lielāko daļu no darbiem. Pašam reāli lētāk gala instrumenti salīdzinoši un tur var ieplūst daudz vairāk, bet tīri priekš manām haltūriņām, priekš mazajiem darbiņiem, bet reāli arī ikdienā pilnīgi pietiek, ja jums ir šitāds instrumentu komplekts. Kaut kā tā izskatās mans ātrais naudas pelnīšanas setups. Šis gan ir vecs modelis makitai, bet kāds čirbiši savu darbu dara normāli. Vislētākās iespējamās kājas, 700 kronas bilten. Nav nekas fancy, man reāli viņu vajadzēja vienam objektam. Pilnīgs mēsls, ja tev ir nauda, nekad nepērc šitās kājas, bet savu darbu no sākuma darba, ne? Mazais metābo zēmerīts. Kas man ir svarīgāks, teiksim, ja jūs skatās man brāļu kanālu, viņam ir svarīgāk tur precīzi, jo tā ir mazā galdniecība. Un tam līdzīgi, tāpēc viņa zāģis ir foršāks, bet viņš ir liels un smags. Man svarīgāk ir tas, ka es viņu uz riteņiem paņem aiz vienu kāju, tā kā koferu aizvelku projām un ieliek savā mazā Toyotiņā. Izmērziņā 5 centiņu cauri izgriezt, tā kā tūtom fīre var mierīgi sazāģēt. Un viņš ir transformers, kas ir baigi superīgi. Reku, vajag garāk, es izvelku šito papildu ārā. Vajag kaut ko platāk nozāģēt. Paņem mierīgi, noklikšķin šito, izvelkas lielāks. Otrā pusē tieši tāpat. Viss, ko vajag, viss viņam ir uzķibināms virsū, vai ne? Eku caura, ko izstumt mazākas detaļas, ko ripu nomainīt, ko grādos sazāģēt, vai ne, tā kā kamana. Un pat lineāls, šitas viss nolaižas plakan zemē, un pat lineāls viņam iet sānā. Tev interesē tās tehniskās lietas, kā es teicu, aizēju uz Rūdu kanālu, viņš tur katru nedēļu kaut ko cenšas jaunu uzbūvēt vai apskatīt jauns instruments un tā tālāk. Tālāk, kas ir? Mazā ērtā sūmiņa, kur viss salikts iekšā. Sākot mazajiem brekjārniem, kas viņi kazkājas, vai ne? Šitie īstenībā maksā 60 kronas, bet viņi ir zelta vērtībā, viņi visādas līstiņas palauz, visādas mazās nagliņas, vienkārši superīgi. Un, protams, tur visādi leņķīši, urbīši, viss kaut kas, tas viss iet iekšā. Viss urbīši, viss šitie te feinam, viss asmeņi, viss.
Tas tur iet iekšā baigi ērti. Norvēģijā torksiem viss strādā. Neviens nečakarēs ar tiem stulbiem krustiņiem. Krustiņi ir labāk tikai pa mīnusiņiem, un mīnusiņi izmīra jau 80. 90. vai ne? Tā kā ir laiks Latvijai arī bišķi attīstīties un normāli torks paņemt, jo vislabākais piemērs paņem tu krustiņu skrūvu, izskrūvē un ieskrūvē 10 reizes. Viss būs nomalts galīši un skrūvi izļurkāt un viss būs slikt, vai ne? Torksu burtiski, ja viņš nav aizkrāsots, tu var dragāt daudz un dikt. Kā jau darbam ar koku, neko baigi daudz nevajag. Multikaters, impaktnieks, parastais urbs, man pat nav ar āmuru, visparastākais. Pat cik man vanbreki jāliek, tad arī man šoreiz ir līdzi šitās te labās un kreisās bleķšķērs, plaķens, mans kalts, ko es nopirku vēl kuldīgā mācoties, vēl joprojām dzīves. Protams, speed square. Bez speed square, nu es nezinu, kā vispār es varēju pastrādāt, jo cik man viņš nav kritis, reku, visu stūri nodauzīt, viņš vēl joprojām rāda perfektu leņķi. Alumīnijas, ļoti ērti. Un kā viss mērinstrumenti man ir no Hultafors, jo es nevaru atļauties čakarēties tur, vai ne? Kļūdas, kā vienmēr, ir vairāk cilvēciskais, bet Hultafors ir sev gadiem pierādījis mērinstrumenti tikai no Hultafors. Viena no manām mīļākajām lietām biltemā parasti reku, teiksim, tas zāģigals ir no biltems, ir šī lētā gala sūca, ne? Bet šitā skrūkast ir superīgi vienkārši. Man ir bijis no SV, tur Devalci bijis, vēl visādi šitās skrūkas. Tās visi priekš maniem darbiem šitā ir vislabākā. Jo man kā galdniekam vajag nenormāli daudz visādas skrūviņas, vai ne? Viņi nav papildinājis kādu laiku, bet man te ir viss sākot no 3,5, 16 neņas skrūvītes. Nu, karoči, man te ir viss, ko man vien vajag. Viss iespējamās skrūviņas, šaibiņas, dībeļi, leņķi, rokturu skrūviņas. Un viss, ko vajag, un viss vienā foršā koferī, viss aiztaisās ciet ritīgs. Zāģis ir 3,5 tūkstoši, kājas ir 700, tas arī 3,5 tūkstoši. Ok, šitie te man viss bija vienā komplektā, tas bija uz akciju pa 7000, 3 baterijām, un tur vēl nāk tīģerzāģis iekšā, nu, bajonet zāģis un pribzāģis. Tanāk, ka par upjo 15 000 tu iekļaujies, un tu jau var reāli strādāt. Teiksim tā, daudziem nepatīk tie mazie darbiņi. Īstenībā es zinu ļoti daudz cilvēks, kas tikai uz tādiem dzīvo. Un kur man parasti aicina, tas ir kaut kas ir sapujis, kaut kas neverās vaļā, kaut kādu logu jānomaina. Ko man vairāk vajag? Man ir ideāli. Teiksim, tagad nozāģiet palodzi, nogarināt, uzlikt metālu virsū, un bleķis šķērs, skrūpistoli un šitie 2 zāģi. Un es visu šito varu izdarīt un skumpistoli, nu, tas ir šī makroflex pistoli. Un viss nājāt pa cenām. Šitos mazos melnos darbiņus parasti jau tagad te neviens zem 300 jau es nevienu nezinu, kas ņemt. Ja tur tā kā manī pa draudzīgo vēl pensionāriem atlaides, es tur 250 stundā ņem kaut ko tam līdzīgi. Bet, ja tev vajag steidzīgi un ātri, tad jau ir 400-500 stundā. Un tas viss, protams, ir pa kešu. Bieži vien Norvēģi grib ietaupīt kā viss uz nodokļiem milzīgajiem, un tāpēc viņi arī nevar kaut kā savādāk sarunāt, nevar kešā. Nu, labi, samaksā kešā kādu manešu. Un ja tu burtiski nedari to uz kaut kādas dzīves ielas un netais tur stalaiši līdz 3. stāvam, tad super reti, ka tev kāds kaut ko vispār dara. Nu, ka kāds tev vispār pajautā kaut kāds papīrs, vēl kaut ko pa lielam. Es to esmu piedzīvojis tikai vienu reizi, un tas pats bija milzīgs objekts, kad atnāca darba inspekcija. Jo, kā es teicu, tie snekeri te ir tik daudz, katrs busi citai firmai bezmaz, un tāpēc būvēšana notiek visās malās, un neviens to principā nevar īsti izkontrolēt. Protams, vajag būt loģiskam, kaut kādas tāds mazos darbiņas ārā, iekšā tur līstiņas salikt, grīdas, vēl kaut ko. Nevajag būt nekaunīgam un nevajag tur, teiksim, līst vannas istabās. Tur ir vajadzīgs certifikāts, un ja kāds uzķers, ka tu uztaisīs vannas istabu bez certifikāta un nedodies tur kaut kas noplūdīs, kaut kas sabojās vēl kaut ko kaimiņiem, nu tad
tad tu vari uzreiz pateikt tā, un tev būs tik daudz sodu, ka tu vari ilgi un dikti to visu maksāt. Būs tā, ka apdrošināšanas firma samaksās visiem, kas ir noticis, un tā kā sāks meklēt vainīgo, kā aizraksies līdz tevim, tad tu maksāsi visu skādi un vēl visas apdrošināšanas firmai un policijas izdevums, un karoči viss pa kārtu maksās. Kas vēl Norvēģijai tāds bišķiņ savādāks nekā Latvijā? Kā jūs redzat, man ir šitāds te darba biks. Kādreiz mēs viņus skolā sauc par ziloņu biksem, jo tā kā zilonim plandās ausis, bet īstenībā ļoti redz, kurš man nepiekrīt, ka šis ir pašs superīgākais darba biks. Viņas maksā šeit kaut kāds 150 eirika, pa garām biksem pat 200 eirika. Kā visi normāli darba cilvēki, es viņās pavadu vairāk 8 stundas dienā, tāpēc es uzskatu, ka biks ir tas pats, kas labs instruments un uz to nevar taupīt. Man te ir mīkstais āmuru turētājs no Snicker, ritīgi superīgs. Un biksēm te ir speciāli ļipučki, kur tas ir klāt. Tāpēc viņš vienmēr ir vienā vietā. Un reku, piemēram, pēc es uzreiz iekarinu šito te skrūpistoli. Es kaut ko tur daru, bakstos. Man vajag, es zinu, kur viņi ir. Man jau tā ir automātika, tā ir muskuļa atmiņa jau. Šitas viss sāns, standarts, man tā liekas, tas jau arī iegājies daudziem. Te ir nazis, ja vajag kaut ko tur pabakstīt, noskrāpēt, vēl kaut ko iztīrīt. Tad ir precīzai griešanai šitas tapešanās, protams, ar melniem asmeņiem, jo tie ir vislabākie, kas ir. Tad ir 2-metrīgais tumštoks. Un es kāpēc Latvijā viņam ir diezgan, es pat nezinu nevienu galvnieku, kas viņu īsti lietoja. Un šitas arī Hultafors, viņš ir vienkārši superīgākais izgudrojums. Viņš ir vecs tā kā pasauli, bet viņš ir pilnveidots līdz perfekcijai. Pēc es zinu, ka katrs no šitiem ir precīzi 3 mm un 15 mm plats. Ja man kaut ko vajag nomierīt, atzīmēt, es uzreiz hopsā 3, 6, 9 mm. Es uzreiz gar maliņu novilkt. Bieži vien nemēr, es vienkārši iespraužu kaut kādā spraugā, man vajag 15 mm ķīlīt vai vēl kaut ko. Viņam uzreiz 90 grādi. Ļoti bieži es pats speedskveru neizmanto. Es uzreiz 90 grādus piemetu. Ok, tas nav ultra precīzi, bet, teiksim, uz acis kaut ko nozāģēt, paņem šito, uztais 90 grādos, atzīmē. Un vēl man ir mazais metrīgais. Un šitas arī superīgi, jo viņš arī viss ir precīzi uztaisīts. Nav tā kā tie vecie koku sūdi, kas bija 2,5 mm biezs un 13 mm plats. 13 mm MDF plāksnim, viņš ir vienkārši ideāli. Es uzreiz arī varu piemest un redzēt visu. Protams, zīmuļi man ir apnicis tur šitie, kad tur drāžu savus parastos zīmuļus, vienkārši nopērts mehānisko 0,7. Ideāls izmērs. Viņš ir gan precīzs, gan arī pietiekami izturīgs, lai viņi pat uz sienām zīmēt normāli. Šitas brīnums. Es zinu, ka Latvijā neskapēc viņš ir dārgāks nekā šeit Norvēģijā. Šitai viņš maksā 350 kronas jūlā, 600 kronas viņš ir dārgajā Monterā. Ļoti ērts, ļoti precīzs. Kas reku man patīk arī, man jau ir muskuļa atmiņa. Ja man vajag metru, viņš tāpat izkrist, reku nekādīgi nevar. Piespiež šito ļipiņu, izņem ārā. Vienmēr pa rokai. Viņam speciāli te nav nekas tāds, ka varētu kaut ko saskrāpēt netīšām un tā tālāk. Ritīgi precīzs, caurspīdīgs, viegli nolasāms galiņš. Ja vajag, šis uzreiz automātiski rekutē iekšāja atzīmes, tas ir 10 cm. Ja vajag iekšējos izmērs, nomierīt, superīgi. Un, teiksim, Bratans man tā liekas jau 2. vai 3. gadā viņš staigā. Vēl šitai kabatā. Man vienmēr ir Bluetooth austiņas, lai es varētu, darba laikā klausīties, vai arī kā darba aizsardzībai vienkārši. Un vislētākais lāzera tālmērs. Īstenībā mēs salīdzināja testu uztaisīja. Bija 2 Leicas, 2 dažādi Boši, Stanleys un šitas. Un, ja godīgi, viss viņi meloja, bet katrs savā distancē. Nākamais. Šitā kabata. Te ir 2 dažādas kabatas, ja neskaita, ka kameras baterija. Parasti te ir skrūvs, ja tu ārā strādā, vai arī manā gadījumā vienā ir skrūvs un otrā ir viss galiņi. Visi biti. Un pat cik es esmu diezgan specifiskā darbvietā, tam man ir gan krustiņi, gan kantainie, gan
šitie te urbīši, gan torksi, un arī speciāli vurts galiņi, jo mēs ar tiem sadarbojas bieži. Un, protams, šitie foršie zaņķīši. Šitā ir āvējslēdzējiem mani speciālie galiņi, arī mazie milimetrīgi urbīši. Nu, tāds, ko bieži nelieto, bet, nu, kas līdz tā kā ir vajadzīgi. Un man visi savās vietās un pa lielam zīmuls, metrs un tā tālāk, nu, galdnieks ne centimetru pakustēties, lai viņam nebūtu tas viss vajadzīgs. Un īstenībā, ja to viss izliek ārā un tur tā kā kādreiz Latvijā džinsos strādāja kaut kādos kombinzonos, kur ķenguru somā viss karājās, tas viss bija stipri nēri. Tā kā es saprotu, ka ir pieraduši un liekas visi baigi kruti, bet īstenībā tikko tu iekāp labās biksēs, nu tad. Un tu strādā tik ilgi un tik daudz, tā kā vajag sev palutināt, un tas ir instruments. Un šitāds biks, teiksim, ka es ikdienā pat kādreiz strādāju tur 10 stundas un vairāk, man viņas 2 gadu nogāja tā kā nemetās. Tā kā ir vērts investēt tai visā. Tams kā jau Norvēģijā, nevar bez šitām te aizsardzības kurpēm. Šitās man ir vairāk tā kā iekšējais modelis, lai elpo un tam līdzīgi, bet ko es vairāk negribu redzēt vispār bez boas sistēmas, tas ir murks. Nekādi šņuri, nekādi figiņi. Parau vaļā, reku attājas, tu var mierīgi iet no vilku kurpes, uzspiež, aiztais cietvišu, visu vienmērīgi savēl. Jā, viņas maksā 350 eiriku šita te, bet, kā es teicu, tas instruments. Tu nevienā brīvā laika kurpē, nekur, nevienā citā botī nekad nepavadīs tik daudz laika. Tāpēc krieviem arī tas teiciens volku nogi kormit, vilku pabaro kājas. Te tā arī ir, ja esi visu dienu uz kājām, es burtiski citreiz tur līdz 5.–6. stāvam uzkāpis kaut kādu pārdesmit reizi. Labs kurps, labs apģērbs, tas ir ļoti liela daļa no tā. Protams, es arī no sākuma tur kaut kādiem jūlas sūdiem staigāju. Es burtiski priecājos, ka es jūlā nopirku bikses pa 100 kronām un es biju priecīgs par to pašu, bet, nu, tagad tu vienreiz uzvelc to Helly Hansen, tad tu vai sniker vienalga, tad tu saproti, kas tas ir, ka tā ir manta. Nu, laiks braukt mājās. Gribēju pie strādāšanas Norvēģijā pieminēt drošību. Teiksim, ok, es te blakām strādā, vai ne? Un šis ir kaut kāds nomaļš ciemats, neviens neko. Bet pie lielajiem building saitiem, ja tas vien nav kaut kādā ritīgi lielā pilsētā, teiksim, Oslo vai vēl kaut kur, viss darba mašīnas stāv ne tikai neaizslēgts, bet pat vaļā. Tur bagāžnieks vaļā, kasts izvilkts, pilns ar dārgiem instrumentiem, tur festūliem, visu kaut ko. Un neviens neko nezog. Nē, nu, protams, ir kāds ķēms, kas vienmēr nozags kaut ko, bet 90% gadījumu vienkārši visas mašīnas stāv vaļā, tur elektriķi, santehniķi, viss atbrauc, tur dūr līdz galam vaļā un neviens neko neņem. Viss respektē viens otru. Un bieži vien uz darba mašīnām virsū ir vārds un telefona numurs. Un ja tev traucē tā mašīna, vienkārši paņem pazvani, viņš atnāks padzīs malā. Man ir netonēta mašīna, ok, man ir nomaļāk sēta, bet šitā arī viss stāv. Un es esmu dzirdējis, ka kādā objektā, kas zina, ka tur ir daudz instrumentu, kāds ielauzies un iznesis viņu tukšu. Bet to, ka mašīnām izsist logus un izzakt instruments, es nav dzirdējis. Točno nevienu reizi pat pa visiem šitiem gadiem. Un burtiski tikko tu redz uzraksts sneker vai vēl kaut kas, tur vienmēr ir pilns ar instrumentiem. Burtiski tā, ka tur stāvgrūdām pilns, ka tur vairs nav vieta materiāliem. Un jā, tā te viss brauc un nekāda vaina. Objekts ir pabeidzis, man tur sanāca tagad 13 stundas. Galīgi nav slikti. No vienas puses te bļaus, jā, tas ir sīkums, tur kaut kāds kapeiku čakarētājs vai ne, bet, nu, labi, jūs strādājat jūs bagātos darbus, es pa bišķiņiem sakapīs. Un, ja rēķina, ka visi mani instrumenti jau sen sevi atpelnījuši, tad šitas ir tīrā peļņa. Pēc pirmās pāris šitādos darbiņos vienmēr tracina, ka tad vajag to zāģi, tad vajag šito zāģi, tad vajag vēl kaut ko. Un, protams, tie pirmie, kā es teicu, visi instrumenti tur plus mīnus 15 000, vai ne? Un tie pirmie 15 000 ir kaut kā jānopelna.
plus vēl braukšana uz, Tas galīgi nav slikts skills, ar ko naudiņu pelnīt. Man būtu bijusi šitāda peļņas iespēja aģentūrā, es būtu vienkārši pārlaimīgs. Jo tad bija jāiztiek tikai standarta algu un to pašu minimālo. Tā kā tagad ir salīdzinoši normāla alga un plus vēl šitās piepelnīšanās. Tāpēc es arī varu atļauties nopirkt normālu kameru un šito visu filmēt un rādīt jums. Piemēram, ja saskaitu visas manas kameras kopā un kameras soma visiem pričendāļiem, tad tas ir iebraucis teritorijā 5000 eirikiem jau. Un reāli es to filmēju un daru visu tikai savā brīvā laikā, un man burtiski neviens cents vēl no tā viss nav nokritis. Cerams, ka tas mainīsies, ja ne, tas ir ļoti dārgs hobijs.